Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Ieslēdzam tā. Tā. Tu esi šovu vadītājs. Redzi, kur ir skatītāji. Tu esi vadītājs? Jā, tu esi vadītājs. Tā. Nu, es domāju, ka viss ir kārtībā. Varam sākt. Šovakar šovs, kurš nekad nav redzējis slavas gaitu. Šovs, kurā nekad nav bijusi neviena zvaigzne. Pirmo un pēdējo reizi šovakar mēs jūs izklaidēsim ar šī brīža vissvarīgāko un aktuālāko tēmu 12. A. 2010. gada 1. septembrī 17 jaunieši sanāca kopā no malu malām, lai uzsāktu kopīgas skolas gaitas. Jau iepriekš tie bija apskatījuši viens otram draugiem.lv, taču joprojām visi domāja, kā nu tagad būs. Sākums jāsaka bija raibs, gan ar priecīgiem brīžiem, gan ar strīdiem, taču laika gaitā mēs esam sarukuši skaitā, kļuvuši draudzīgāki un saliedētāki. Mēs esam kā marķierīši slotājs saliņas galda, katrs savā krāsā un ar savu spilgtumu. Taču savienojot tos visus kopā, mēs radām viskrāšākos mākslas darbus skolas gaitiņos. Bet nu pietiks ar formalitātēm. Protams, visi vēlas zināt, kas tad jūs sagaidat šajā šovā, kāda būs vakara programma un viesi, ar kuriem mēģināšu jūs pārsteigt un kaut drusku uzlabot jūsu gastāvokli. Tāpēc nevilksim garumā un aicināsim mūsu pirmo viesi, Jāni. Runā, ka Jānis ir aizrāvies ar Kazahstānas kultūru pēdējā laikā, tas kā pats apgalvo, tas nekādā ziņā neietekmējot viņa ikdienu. Sveiki! Tāds sēdies mums, jā. Nu labi. Kāpēc tev hokeja noja līdzi? Tikko ielikumi no Kazahstānas. Bija draudzības spēlē Kazahstānas izlasi. Un kā gāja? Nu ko? Ar nelielu tiesnešu palīdzību uzvarēja. Paša martā spējas viņš iekļūt. Nu jā, tad viņa uzvar jau paliek uzvarēt, tā nav? Nu, tur es varu tikai piekrist. Nu un kādi plāni nākotnē? Nākotnē? Cīnīties un sīsties pa vietu izlasē, braukt uz olimpiskajām spēlēm. Nu un kādi mērķi tad būtu tajās olimpiskajās spēlēs? Tikai zelts, īsts vai neīsts, vienalga. Jā, veiklā jau ar šokolādes medaļu nopirkt, vai ne? Vienmēr uzsauks kāds mums. Jā, vien jau. Nu un tagad kādi plāni esi beidzot atbrauc atpakaļ uz mājām? Man plāni beidzot atpūsties. Ja hokejistam tas ir smags darbs. Pirmkārt, ir vajadzīgs spēks un jauda kā futbolistam, koncentrācija kā smadziņu ķirurgam un izturība kā maratonu skrējējam. Un kopā tas viss jāizdara lielā ātrumā uz tāda slīdena un vēsas virsmas, kamēr 5 citi čeki var teikt grib nogalināt mūsu. Un jā, aizmirst piemirst. Tas viss mums jāizdara uz 1/8 daļas no caulas plāna asmentiņa. Tā kā bišķiņ piekristēs un vēlos atpūsties. Nu, skaidrs. Un pasties atkal tas treniņš, atkal bāzi nav izturēt. No sezonas beigām visi tā pierieties jau, te gribās tikai mājās. Nu, tad vari doties, jā, vairāk tevi nemocīšu. Tas kā? Jā, tas bija drusku dīvaini, piekritīt ar viņu. Vienkārši redzēt, tāds man liekas viņam bija. Tad citreiz, ziniet, aizēju uz galeriju, un droši vien tāpat kā visi pārējie skatos tur glēsnes. Un, ziniet, visi plano par Van Goghu, Da Vinci, Picasso. Šo, ziniet, man patīk arī kā Agata zīmē, un es ceru, ka jums patiks arī. Tāpēc aicināsim uz skatuves Agatie, lūdzu. Sveiki, Agat, lūdzu, Vikpals. Nāc, kas tev tur rokās līdzi šodien ir? Nu, šis un tas. Es zīmēju. Kaut ko zīmēsi? Nu, es varu īstenībā, es ļoti labi zīmēju vaļus. Un tas, vai tu zīmē, es
tā teikt, nevirzīmēs. Tas bija kompliments vai kā? Nu, nē. Nē, labi, tad, ja tu zinās mani, ko man darīt, stāvēt, smaidīt, sēdēt, nezinu, es šur tur esmu jau modelējis pirms tam, bet, Labāk sēdi. Labi. Šeit pat būs labi? Apsēdies, lūdzu. Un kā? Tālāk. Man īsti nepatīk tava aura. Un tagad? Tālāk. Īstenībā tā padomāta nav nevainas. Nācien tuvāk. Moldāta, lūdzu. Kā man cerēt šādi paši vienkārši šādā pozā? Sēdi. Agata ir pabeigusi. Kur tu dodies? Tad apstīsim, kas tas sanācis mums ir. Jā, un tā skaitītos māksla. Ziniet, grozi kā gribi, bet vienalga viens un tas pats. Ko jūs domājat? Ziniet, ja piena varbūt vienu aci, un tad arī otru varbūt kaut kāda līdzība, ja es nezinu. Bet, studijā noteikti šo atstāšu kā nekā agresīvi. Labi, tiešām piekritīsiet, diezgan interesanti viesi man divi jau bijuši. Un sakiet, kuram no jums īsti patīk dejot? Nav atlaucības, bet es zinu, gan jau ik pa laikam kādam patīk kādam uzlaist taču kādu tancīt, vai ne? Jā, vispār dzirdēju, kur ir roka, jā, vispār dzirdēju, ka pēc šī visa būšot kaut kāda dejošana, bet tas tagad nav aktuāli. Bet kas ir aktuāli, tas, kad mums šovā visu nāc konkurss. Un iedomājieties, pats nespēju nocēt, pieteicās vesels 3 komandas, jā. Un tāpēc 2 no tām es vēlētos tēt aicināt pie sevi šeit studijā. Un lūdzu, studijā aicinām Jankas Dzirkstelītes un Gunčas Strīdekļīgs, lūdzu. Jā, sveiki! Tad varbūt iepazīstiniet sevi publikai, pastāstiet par sevi kaut ko. Mani sauc Indra, dejoju jau no 5 gadu vecuma. Šogad ļoti ceram piedalīties dziesmu svētkos. Varat mani saukt par Lienu. Man ir daudz hobiju, respektīvi lietas, ar kurām nodarbojos, taču tā ir sirdīs tuvākā. Skaidrs, paldies, un jūs iepazīstināt sevi lūdzu ar publiku? Mani sauc Ieva, dejoju jau no ļoti agras bērnības. Sākumā sāku ar tautas dejām, bet pēc tam izvēlējos kaut ko radikālāku. Šobrīd dejoju Gunčas Strīdekļīšos. Mani sauc Gunta, un mans lielākais aizraušanās ir mūzika, deja un gunārs. Un tās visas apvienojot kopā, vislabāk izteicina būtību. Skaidrs, paldies, meitene. Tautas dejas tā pati labāk. Kas tev nepatīk? Meitenes lūdzu, kas var spriest studijā? Man ir priekšlikums, atrisināsim šo cīņu ar dejas palīdzību. Lūdzu!
bam, bam! Paldies meitenēm, aplausus, domāju, jums pelnīs. Uznāciet tuvāk. Un, protams, kā jau visās sacensībās, mums ir jānoskatro uzvarētājs. Un tāpēc man vajadzēs palīgām žūriju, diemžēl man nav. Tāpēc, man rādās ideja, aicināšu jūs visus palīgā. Kad es nosaucu komandas nosaukumu, jums visi savas skaļākās ovācijas, plausu sitienus kājas par šo komandu atdēļ. Un tātad lūdzu aplausi par Jankās Dzirkstelītēm. Paldies. Un tagad Gunčams Sprīdzeklīši. Jo, tādu negaidu. Ziniet, piedodiet, bet man pēc neizšķirta izklausījās. Taču atcerieties, mums ir vēl trešie dalībnieki, kā es minēju, kuri šodien, diemžēl, nevarēja ierasties sakarā ar uzstāšanos Metropolitānas operā, taču šī apvienība, kurus dēvē par Triko brāļiem, mums ir iesūtījuši video, pēc lūdzu lasīsimies to. Jā, abas komandas aizgājuši, šķiet viņām jau bija skaidrs, kuri tad īsti uzvarētāji ir. Tātad šovs, protams, turpinās, un tagad tāds iepriecinājums visiem popmūzikas faniem, jo šodien pie manis pirmo un vienīgo reizi viesosies grupā ar nosaukumu Piparmētra un ar savu jauno klipu Trotuārs bez gala, ne, bet albumu, jā. Tāpēc lūdzu studijā aicināsim Alisi un Mārtiņu. Aplausus! Jā, sveiki, lūdzu, sēdieties. Lūdzu, tātad, ziniet, es dzirdēju kaut kādas baumas, ka jūs šodien mums pārsteigšot ar kaut ko, vai tā tiešām būs? Jā, tikko iznācis mūsu lieliskais albums Trotuārs bez gala. Vai esi to dzirdējis? Man kauns atzīties, bet vēl nē. Bet es domāju, ka es un visi šodien klātesošie vēlētos kaut ko drusciņu dzirdēt no šī albuma. Jā, un tieši tāpēc mēs esam sagatavojuši īpašo bonus treku no šī albuma, ko vēlētos prezentēt. Ļoti jauki, tad varbūt lūdzu video operātoru. Fantastiski dziesma. Kāda lirika, kāda dziesma, kurienes viņš kāda dziesma? Zini, vecais, šitas treks radās ilgstošu, tā teikt, māksliniecisku pārdomu rezultātā. Bet iznāk, tas ir diezgan, perfekti. Jā, tam es varu priekš, domāju, nākamais lielais hits, tad jums tā neliek? Protams. Un kādi jums plāni tālāk? Kādi grupai plāni? Dzirdēju, ka jūs plānojat uzstāties ar šo jauno albumu visapkārt pa Latviju? Jā, pirmais klubiņš mums ir Essential, tā kā visi aicināti. Skaidrs, liels paldies jums!
punktus. Es domāju, viņi pelnījuši aplausus. Paldies, Mārķim Nalsai. Gaidīsim jūsu nākamo uzstāšanos ar jaunā būtu. Nu, ļoti jauki, jā. Tālāk, sensācija. Tas ir cilvēks, par kuru nerunā. Cilvēks, par kuru ir aizmirsts. Un es vēlētos aicināt klātienē Lindu, kura bija viena no tām nedaudzajām, kas izglābās traģiskajā Titanika katastrofā. Aplaus Lindai! Linda, es zinu, ka jums ļoti smagi ir par šo tēmu atkal runāt, taču es jūs daudz arī apsolu nemocīšu. Un tad varbūt vēlreiz, mēs visi esam redzējuši, protams, 100 reizes filmu, bet varbūt vēlreiz pastāstīsiet, kā tad viss tur īsti notika. Es atceros, kā tas viss varbūt noticis vakardien. Visi, protams, zina Džeka un Rozes lielo mīlestību, bet neviens nezina, ka patiesībā arī es viņu mīlēju. Un tad, kad es redzēju, ka viņš slīk un Roze pat nevarēja pabīdīties uz dēlīšu, lai viņam būtu vieta. Tā nu diena nav īstabība. Jā, domāju, ko jūs pati darījāt savā laikā, kad viņš slīk un jautāju? Jūs visu to redzējāt? Spēlēju klarneti. Jā, tiešām veids. Nu, tad pa īstam mums ir arī anonīms lietotājs iesūtījis ar slēpto kameru nofilmētu video, un tur būs attēlots, kā pa īstam viss izstījās. Tāpēc lūdzu operatori, ja varētu jūs lūgt un būtu jūs klēpnis, varētu uzlikt video. Linda, jā, tajā dīvainībā aplausu Lindai, protams. Bet šovs jau tuvojas beigām vispār palikuši tikai daži viesi. Tāpēc nākamais viesis... Pagaidi! Kas? Jā. Jā, Gunārs, mums nākamais viesis Gunārs. Ieradīšoties ar laivu, bet šeit nav ne ūdens, nav ostas, kāda laiva. Gunārs ir nopircis laivu, apcīt līga tā ir. Katru piekdienu jūrā tas brauc paties. Mani? Tas nav mans, te ko nezinu. Jā, daudz tā saka, jā. Jau, zini, stilīgi laivu, baigi uzreiz iekšt tāds. Laši, ja gribi varēs pogas lupu pavisināt žubītes. Pumpi arī iedos līdz kaut kur. Kāds rūs? Noteikti vajadzēs. Jā, otrs, protams, kam to vajag? Tad miesas arī tāpēc to vajag. Nu, noteikti tādos gadījumos. Ir gadījumi, kad uzmāt tās mazās. Kā šeit, piemēram, ir nepieciešams pasargāt. Nu, labāk tūlīt. Lūdzu. Lūdzu. Noderīgu brīdi. Skatos baigā piekrišanu uz sievietēm. Nu, ir. Vēl vienam komandā vieta neatrakīsies. Tev? Nu, man kā neliekas. Var beigt sapēt. Ļauns varēja maigāt man atšodrus. Nu, tu tāds iedomīgs izties kaut kā. Kas tu iedomīgs? Nu, ko tu? Klausies,
No sevi noraksturos uz pilotājās rakstura īpašības kaut kā. Jā, īsumā tā kodolīgi. Es domāju, mēs izstāvīgi zinām. Un pāris vārdos, katrs sievietes sapras. Kāpēc tā tik pārliecināt? Nu, saproti, atšķirībā no tevis. Es ar mājās nomanīt lampām spuldzītes, bez trepu palīdzības. Nu jā, tas ir tāds pēc. Nu, kādi plāni arī tev nākotnē? Nu, tevi pašam daudz ņemapēc? Jā, bet ko kāds Es jau mājā. Pirmo reiz tā. Sveiks. Gaidīt. Gunārs paceļās. Nu, mūsu, jā, aplausus Gunārs, protams. Jā, mūsu šovs tuvojas kulminācijai. Patiesībā tas jau viss sasniedz savu kulmināciju. Un kā jau katram šovam kārtīgam pienāk, tas šovs jānobeidz ar tādu otru, ne? Jūs visi piekritīsiet. Un, jā. Pareizi, jā. Es aizmirstu, ka šis ir informatīvais šovs, un mums ar to informatīvo tā šokā. Paldies, ka režisori atgādinājāt, jā. Un, lai to labotu, kā jau kārtīgam šovu vadītājiem, es vēlētos skatuves aicināt Lindu, kurā mums prezentēs savdabīgu topu. Tāpēc lūdzu Lindu skatuves aplausiet. Sveika, Linda, lūdzu, sēdies. Tad es dzirdēju, ka šodien par grāmatām ies runa. Jā, šis būs top 3 par jaunākajām grāmatām. Te jau vienīs būs būs, ja? Nē, diemžēl tādas grāmatas te nebūs. Šīs būs vairāk jauniešu grāmatas. Nu, labi, bet tad varam, es domāju, sākt apstīt trešo vietu jūsu sarakstā. Jā, trešajā vietā esmu ierindojusi krāsas grāmatu. Vai es lasīšu šādu grāmatu? Mēbeļu katalogs. Nē, diemžēl tas nebūs mēbeļu katalogs. Šī grāmata ir par mīlestību starp vampīru un cilvēku, kas ir 4 garās grāmatās sarakstīt. Un beigās viņš apēdīs? Nē, drusku pakošās, bet neapēdīs. Jā, skaidrs. Un topa 2. vietā, kas mums seko? Topa 2. vietā ir Badas spēles. Es to maidu sēdis. Tā ir vietas grāmata vai receptgrāmata? Nē, šī grāmata ir par jauniešiem, kur cīnās par dzīvību un nāvi. Un kāda ir balva? Viņi cīnās par popularitāti un ēdienu visam mūžam. Viņam veikala nav? Nē, diemžēl nav. Un skaidrs, un topa 1. vietā, kas Un 1. vietā esmu ierindojusi Harry Potter grāmatu. Tas ir Džekiņš, kura ropali notriec, ja? Es nezinu, par kādu Džekiņu tu tur runā, bet šī grāmata ir par Duru un viņa piedzīvojumiem. Un skaidrs, tā topā dominē grāmatas par ēdienu, krēsliem un opeļa reklāma, vai ne tā pēc tam iet viņš atzīties? Nu, es nezinu, bet pēc savu skatu viedokļu tā ir, jā. Un skaidrs, domāju, pateiksimies Lindai par šo topu. Linda, lūdzu. Atstāj mikrofonu. Paldies tev. Jā. Un tagad gan šova kulminācija. Un, jā, es jau iepriekš minēju, ka šovs jānobeidz rociņu un tā tālāk un tālāk. Un tāpēc vēlētos aicināt uz skatuves mūsu pašu ķirsīti, kas ir starp jums kaut kur. Skolotāju Āriju, kura izpildīs Āriju. Lūdzu, skatuves. Pēc kopā. Sveiki, Rauds! Sveiks, Tadai! Es skatos, ka tev ļoti labi padodas šovu vadīšana īstenībā. Skatoties šodien, klausoties, es tiešām pārliecinājos vēlreiz, ka jūs esat spilgti, attraktīvi, ļoti interesanti. Un jums ir dažādi hobiji, ārkārtīgi lielas un daudzpusīgas intereses un talanti. Nu ko, es taču nevar atpalikt, vai ne? Kā jau mēs sapratām? Un es arī neatpalikšu. Mani hobiji, man patīk ceļot, man patīk lasīt, bet mana lielākā kaislība ir opera. Un tā, es dažreiz klausoties operu, šad tad arī kādu āriju uzrauju, bet šodien šeit, uz lielās skatuves pirmoreiz tik milzīgas un zinošas auditorijas priekšā, lai skan habanera.
Lūdzu, skatu jūsu līdzībā. Es domāju, ka tagad mani prasīs novērtēt, vai ne? Jā, protams, uzskaitas, paldies jums, skotāji, lūdzu. Labi, jā. Un tātad mūsu šovs ir beidzies. Jūs bijāt fantastiska publika. Aplausi man, aplausi jums. Ceru, ka man sanāca kaut kas būs tik labi kā Reidikam. Jā, un paldies jums ar labu naktī, veiksmīgu vakaru. Viss nofilmēts. Jā, novērtam to skatu tagad. Ralf, Ralf, celies! Ralf! Ralf, jāiet uz skolu! Ralf, celies! Uzdrošinies sapņot, tu bērnībā man likās, ka es visu saprotu. Tu tikai iedomājies, wow, sapņi tik lieli, ka galu malas nemaz nav. Mat tavu, šopils atcitās ap līkšķu pret grīdu, deguns gaisā, iztaisnojās mugura. Līkā es ticu brīnumiem, bet šitas brīnums tā kā pa īstu, es aizinu, ka Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what es, kas sekos tālāk vai pušu plīst. No maniem sapņiem melnās naktis kļūst superkošs. Tās ir tik ātinošas, ka es ātri uzpērkos. Košākā no gaismām man rāda vietu, kur man vajag būt. Stūrējam turp, gūt, Voldemār, kurām savai fantāzijai izpestījā. Šaubas un bailes no prātā izmetījā. Mazāk, mazāk gulī, vairāk sapņo, maksā par to nulli, lai par miljonu trakot. Mazāk, mazāk gulī, vairāk sapņo, maksā par to nulli, lai par miljonu trakot. Kā es te nokļuvu, es ļauju sapnim vaļu, jo uz manas ielas luksafori rāda tikai zaļu. Mana sapņu pilsēta dzīvo ātru dzīvi, bet es varu apstāties un pasapņot, jo laiks ir relatīvs. Sasniegumi ir dzīvē, ja pieņem to kā mācības. Sapņo ar vēriem, jo lielos mērķos vieglāk. No šī uzdevuma mēs esam sapratuši, ka gaismas kvantiem nav ne tikai enerģija, bet arī masa. Atkarībā no krāsas, pieņemsim, sarkanē tā ir mazāka, zilā jau lielāka,
Un attiecīgi... Labrīt! Kādēļ jūs atkal nokavējāt? Es jums jau ēnas ielicis. Sēdieties vietā, neņemšu vārā. Mācīsieties vēl.